Studijā Tālvalds Tālbergs un raidījums Aktuāla diskusija. Esiet sveicināti, cienījamie radioklausītāji un skatītāji. Priecājamies ar jums tikties nedēļas nogalē. Un raidījums Aktuāla diskusija, pie mikrofona Tālvalds Tālbergs. Un ceru, ka šī nedēļa bija ražīga. Kaut kas jauns tapa. Un pats galvenais, ka darbus, kurus mēs darām tam kungam par godu. Sveicinu studijā starpkonstitucionālās mediju tuvumā dibinātāju un galveno redaktori Aiju Volku. Labdien! Žurnālisti, starpkonstitucionālā mediju tuvumā rakstu autori Veltu Skolmeisteri. Labdien! Un mācītāju un Solis TV projektu dibinātāju un vadītāju Andri Opengēmu. Labdien! Šodien runāsim par masu medijiem, jeb savā veidā, vai vispār interesē kristietību, jeb meklēt kaut ko internetā par kristietību, un mēģināsim to noskaidrot, un, protams, kāda ir jūsu pieredze. Bet vispirms, apmēram pusgadu atpakaļ mēs tikāmies šeit studijā, un tad bija doma, ja varbūt pat gads atpakaļ, laiks skrien ļoti ātri. Un jau ir gatavs, medijas jau strādā. Tātad ir portāls un lūdzu pastāstīt par to. Jā, no šī gada 9. jūlija ir visiem pieejams medijas tuvumā, vietnē tuvumā.lv. Mēs tam gatavojamies vēl ilgāk nekā gadu. Tas jau bija kādu 2 gadu laikam sagatavošanās darbs, un vēl pirms tam bija blogs manapasaule.lv, vēl kādi 7 gadi, tā kā es tā skaitu to visu tādā kopumā, kā tas viss ir gājis, virzījies uz priekšu. Bet jā, šogad beidzot esam gājuši gaisā, kā saka, vienkārši tautā. Un tā kā tā mūsu publicitāte bija vasarā, kad vēl tāds iesildīšanās periods mums pašiem bija, lai aprastu, kā tas būs darboties internetā, tad mēs tādu oficiālu atklāšanu rīkojām tikai pat septembrī, 21. septembrī. Tā kā mēs reiķinām, ka no septembra mēs tā oficiāli paziņojam, ka esam dibinājuši mediju. Kas ir tas mērķis šim medijam? Faktiski, lai cilvēki vieglāk saprot, tas ir portāls, tā ir kāda atšķirība? Portāls, mājaslapa, www, vienkārši rakstu www.tuvumā.lv un viss. Kā mājvieta to varētu nosaukt, kur to atrast, tad, saka, ielā meklēt. Ja? Tad internetā iela būtu tā kā vietne vai, tad latviešu valodā sakot, ka tā ir vietne tuvumā.lv, bet ideja kā tāda ir veidot mediju. Tas, protams, skan ļoti skaļi. Esot pavisam jauniem, tad, kā lai saka, man pašai varbūt kādreiz pašai tā sajūta, ka ārprāts varbūt, ka nemaz nevajag tik skaļi to saukt, varbūt saukt kā domu apmaiņas vietni vai tam līdzīgi, bet, protams, tā kā es pati esmu žurnālisti un mums komandā ir žurnālisti un mēs veidojam materiālus, kas ir mediju materiāli, kā intervijas, kā izpētes materiāli, kā apraksti, tad mēs esam saņēmuši dušu un nosaukuši sevi par mediju. Cerams, ka tieši tādā virzienā tas arī attīstīsies turpmāk. Tātad pārsvarā ir intervijas un raksti šobrīd. Jeb ir arī ziņas, kas vispār, ko tur var redzēt? Tā, ka medijas, protams, arī iedala dažādos veidos, un šobrīd tas nav ziņu medijas, bet vairāk tas ir kā žurnāla tipa medijas, ko var lasīt nesteidzīgi nedēļas nogalē, vai kad cilvēkam ir brīvs laiks, kad viņš var tā nesteidzīgi iedziļināties kādā tēmā, kādos dzīves stāstos, intervijās, kur ne obligāti tā intervija un cilvēks ir saistīts tieši ar to, kas ir tieši šobrīd šajā brīdī pasaulē aktuāls. Lai gan, protams, arī mēs vēlamies sekot līdz arī aktualitātēm
Un galu galā, kā strauss smiltīs, galvu nebāzīsim, ignorēdami, kas notiek apkārt. Nu, tas ir tas grūtais redakcijas uzdevums saprast, kuras tad ir tiešām tās tēmas, tie jautājumi, tie cilvēki, kurus būtu nepieciešams parādīt un ar kuriem uzsākt sarunu. Bet tas galvenais mērķis ir auditorija, ko jūs vēlaties sasniegt ar šo portālu, jeb mediju? Nu, ar auditoriju ir tā, ka man ļoti daudz ir, protams, jautā šo jautājumu, kāda ir mērķa auditorija, bet tad es vienmēr atduros pret to, ka tad man jau jāsauc tas kā biznesa projekts, bet šis nav biznesa projekts, kam ir, ka man tagad ir kaut kāda ļoti skaidra auditorija. Bet tomēr darbs ir milzīgs, lai tur nodrošinātu nepārtraukt kaut ko jaunu. Es ļoti labi saprotu, tas ir milzīgs darbs. Tur jūs divatā tikai to visu darāt? Nē, protams, ne. Cik jūs esat darbinieki? Tas ir atkal nenosakāms skaits, jo mēs nemitīgi aicinām vēl pievienoties mums arī. Tas ir labprātīgi? Jā, tas ir līdz šim tas tiešām ir pilnīgi brīvprātīgs darbs. Nu, kā kristieša kalpošana. Bet tad jums nekāda budžeta nekas tam līdzīgs nav? Budžets ir tādā ziņā, ka mums ir nodibinājums reģistrēts Kristīga dzīvesveida izpētes fonds, un tad kaut kādām vajadzībām, kas ir kā domēna atmaksa vai serveru uzturēšana, tad mēs paši sametam pa 5 eiro kopā vai kaut kādas vajadzības. Ja mums tagad atklāšanas pasākums bija, vēlējāmies skaistu šo notikumu un tad, protams, arī kādas finanses vajadzīgas, bet mēs tā, dievžēlstībā strādājam. Un tā ideja, kā es teicu, dzīves žurnāla tipa medijas, tā tematiskā ievirse ir rakstīt par kristiešu dzīvi. Viens no saukļiem mums ir arī bijis par kristīgu dzīvesveidu, ar to domu, ka mēs vēlamies atspoguļot visdažādākās dzīves jomas, kas ir faktiski jebkuram cilvēkam. Tāpēc arī man grūti pateikt par mērķa auditoriju. Protams, primāri tie ir kristieši, bet tā kā internetā jebkurš var bez maksas piekļūt informācijai, tad es negribu teikt, ka nē, tie, kas ir nekristieši, nenāciet iekšā. Nē, protams, ka man arī būs liels prieks par jebkuru, kurš ienāks mūsu lapā un uzzinās par Kristu. Tā kā jums ir kaut kādi kriteriji, ko jūs sakat, jā, tie nāks mūsu lapā un tie nenāks mūsu lapā, ja jūs esat pēc modernā teikt ļoti atvērti visam? Es teikšu tā, ka primārais ir vērtēt to saturu. Pirms es skatos, kurš ir to uzrakstījis. Tad jūs esat tās durvis. Cenzori, jā. Protams, ka es, tā kā jūs pati esmu arī dibinājuši šo fondu un pati esmu galvenā redaktore, tad tā varētu teikt, jā, šobrīd es esmu durvis, bet arī nav tā, ka es esmu vienīgais durvis, jo mums komentāri arī vēl citi redaktori piesaistīs. Un starp citu, ja ir vēl kurš vēlas iesaistīties komentārā, es tiešām aicinu un būšu priecīga vēl par kādiem profesionāļiem, jo tas visnotaļ nebūs tā veidots, ka viss ir tikai no manas saprašanas atkarīgs. Vēlamies mēs komandā strādāt. Bet tas, ko es gribēju teikt par to atvērtību, jā, mēs esam atvērti jebkuram. Nebūs tā, ka tāpēc, ka tu esi tāds un tev reputācija ir tāda vai šāda, manos aizspriedumos balstīta vai kādos priekšstatos, tas nenozīmē, ka es to e-pastu, kas man ir atsūtīts, nevēršu vaļā. Primārais tomēr izlasīsim to, ko cilvēks piedāvā, kādu tēmu, kādu saturu. Tāda ir doma. Jūs domājat, ilgi tā pastāvēt? Ar tādu politiku? Cerams, ka jā, ilgi, jo protams, moderni tas ir, šodien moderni. Bet tad šis portāls ir kas viņš ir? Viņš ir, atvainojos, ka es teikšu bibliskiem vārdiem, šaurais ceļš, jeb
atvainojos visu, ko vien grib, to varēs dabūt šeit. Ne, nu, tas, ko es arī teicu, ka vērtējam saturu, un tas arī ir arī atbild uz to, ka tas saturs tomēr tiek vērtēts, tas tomēr tiek lasīts, un mēs arī komandā apspriežam, kādas ir šīs idejas, kas šeit ir, un tas ir interesanti, ka mēs esam dažādu konfesiju pārstāvi paši no dažādām draudzēm, un tad ir interesanti, ka viens izlasa un redz kaut ko no viena aspekta, otrs varbūt saka, šis jautājums nav pietiekami precīzi atspoguļots, un varbūt, ka vēl ir nepieciešams to rediģēt, papildināt vai paskaidrot, vai varbūt vispār šī tēma ir jānoliek malā un jāattīst vēlāk. Tad, kad būsim saprašanā kā, ko darīt ar šo tēmu, jo es visnotaļ, es personīgi Aivalka, es nevaru pretendēt uz to, ka es zinu arī Bībeli no A līdz Z, visos jautājumos, visos sīkumos, lai gan man ir ļoti liela interese par to, un es lasu, un tāpēc tiešām arī meklējam sadarbību arī ar izglītotiem cilvēkiem. Man klausoties jūs, tā īsti es tā nevaru saprast. Tad es tur, ja ieeju jūsu portālā, tad es tur varu uzzināt par daudz ko. Labi. Uz kurien mani tas virza? Man nav atbilde. Protams, tad ir jālasa. Bet ziniet, kā ir, kad savā veidā redakcija nes atbildību. Un, protams, ir kur apakšā raksta ar maziem burtiņiem, redakcija nenes atbildību par to, kas ir teikts šajā rakstā. Mums tāds teksts nav rakstīts. Mēs nesam atbildību. Jā, jūs nesat atbildību, jā. Jā. Bet ir arī vēl viens moments. Protams, jūs nesat atbildību, bet ne viss sakrīt ar jūsu pārliecību, jau ar jūsu uzskatu. Arī tāds teksts ir. Jo, visam mēs nevaram piekrist, bet varbūt tas jautājums ir interesants un skats. Bet tas galvenais, kur jūs šo lasītāju, kurš ieiet jūsu portālā, kur jūs gribat viņu aizvest? Ja tā var teikt. Es tad varētu atbildēt, ņemot palīgā pētījumu, kas arī mums ir publicēts, kā jaunais materiāls, un tur mēs tā noformulējām tieši jautājumu, ko tad cilvēki meklē internetā. Un viena no atbildēm bija, ka vēlos padziļināt izpratni par Bībeli, kas, protams, ir ļoti, ļoti svarīgi, nenoliekšu, un es varu teikt, ka Kristīgais radio, man tagad es runāšu kā komunikācijas speciāliste. Kristīgais radio man šķiet šobrīd tieši ir veids šo funkciju, vēršot skatu uz Bībeli, bet to cilvēks arī tiešām var darīt vienatnē, vientulībā. Ir viņš attiecībās ar Bībeli, un tad skan Kristīgais radio, kurš var palīdzēt, norādīt šīm raksturvietām. Ir brīnišķīgi ir sapulcināt vēl kādu mācītāju, kur skaidro šīs rakstu vietas. Bet tad ir atkal vēl kāds variants tāds, ka, tā kā es arī teicu to formulējumu par kristiešu dzīvi, mēs skatāmies uz konkrētu kristieti. Lūk, ir viens, redz, kur ir Velta skolmeistara, un es, būdam žurnālisti, jautāju, sveika, Velta, kā tu kļūpi par kristieti? Un pastāst, kā Dievs darbojas tavā dzīvē, un kā viņš tev ir svētījis, un ko tu dari, kā tu kalpo. Liecība. Tieši tā ir liecība. Un man par brīnumu pētījumā parādījās, ka ne visi kristieši uzskata, ka tas iedvesmo cilvēku šīs liecības. Ir atkal tiešām tie pētnieki, kuriem nevajag tās cilvēku liecības, viņiem pietiek vienkārši
Man, starp citu, es nepieminēju, jo tas pētījums mums ir ļoti, ļoti apjomīgs. 262 cilvēki atbildēja, un ir ļoti interesanti katru individuāli, protams, arī skatīties, kā tās atbildes ir. Un, piemēram, tie visi kristieši? Tur dažādi, jo viena lielākā daļa bija tādi, kas... Mums nebija tāds jautājums, vai ir kristieši, bet bija tāds iespējamais dalījums, ka vai jūs piedarat kādai draudzē un esat aktīvi, vai arī vai jūs piedarat kādai draudzē un esat aktīvi, vai arī vēl variants, ka jūs vienkārši individuāli mājās studējat vārdu un vispār neiet nekur, vai varbūt vienkārši jums ir zinātniski interese, vienkārši par dažādām reliģijām. Tādā ziņā bija ļoti, ļoti dažādi. Un, lūk, viens no šiem 262 bija arī atbildējis to, ka man pietiek lasīt Bībeli svētā gara vadībā, un viņam nevajag zināt, ko tur viņa kaimiņš aiz durvīm varbūt arī ir kristietis, kā viņam Dievs viņa dzīvē strādā. Es saprotu, ka ir dažādi cilvēki, bet es esmu no tiem, es pats personīgi esmu no tiem, ka man interesē. Un man ir prieks, ka es esmu satiksies arī ar Veltu, kur izrādās ir draudzē man kaimiņos. Es esmu baptistu draudzē, Agenskalnā, viņi ir Alberta draudzē, katoļu draudzē. Mēs, turpat gan arī uz tās pašas ielas esam, katra ejam uz savu draudzi, bet abas esam žurnālists. Un, Mums pašām šķiet, es domāju, vēl te piekritīs, ka mums ir vērtīgi arī draudzēties savā starpā un dalīties. Jā, labi. Paldies ļoti liels. Es domāju, ka cilvēkiem ir kāda interese radusies, ja nezinu tādu portālu jau un tuvumā. Solis TV. Tas ir kaut kas darbīgs. Tad pastāst lūdzu, Andri, par Soli TV. Pirmkārt, pati ideja radās. Tas ir konkrēti atceros to brīdi, kad Dievs ielika manā sirdī. Konkrēti, ka tai studijai jābūt. Un es atceros braucu no Rīgas uz Jēkabili, un Dievs vienkārši rādīja tās vīzijas, kā tam visam jābūt. Vienkārši ienāca sirdī. Un arī, kad es biju lūkšanas dievkalpojumā, pēc tam Dievs pa solim sāka visu to vērt vaļā, kādam jābūt nosaukumam un kā tas tālāk ir jāvada. Un, kad es biju lūkšanas dievkalpojumā, vienkārši lūdzu Dievu, un tādā brīdī man bija iedots nosaukums Solis. Konkrēts tā arī es nosaucu Solis, un domāju, ka zem tā vārda varētu slēpties solis tuvāk Dievam, solis tuvāk gaismai. Un mēs saprotam, ka tad, kad Bībelē rakstīts Jēkabi 4:8, ka tuvojieties Dievam, viņš tuvosies jums, tas arī teikts kā ticīgiem, tā tas rakstīts arī neticīgiem. Ja mēs tuvosimies, ja mēs šķīstīsim rokas, ja mēs labosim savus dvēseles šaubīgie, ja, Dievs pietuvosies mums, tāpēc bija tāds mērķis konkrēti tātad rakstīt liecības, tas pats pirmais, kas ienāca sirdī. Video liecības. Jā, video. Protams, sākām ne ar ko, bija kaut kāda kamera. Vienu tur cilvēkam es viņu satikos, tieši viņš baptistu draudzes ir, bērēs satikāmies, un viņš saka, man ir vēlme filmēt. Es saku, man sen ir iekšā vēlme, kādu laiku bija rakstīt tāds raidījums. Un viņam bija kamera, pēc tam mēs vēl vienu nopirkām tur tādu fotokameru, ja? Un sākām vienkārši filmēt, kā mākam, kā varam. Man tur bija tādas telpas, kuras mēs vienkārši izremontējām. Un praktiski no nulles budžeta mēs sākām to visu darīt, filmēt, lai cilvēki varētu dalīties ar to, ko Dievs viņu dzīvēs ir izdarījis, lai tas nepaliek kaut kur tumsā, lai palīdzētu viņiem, kā rakstīts, ka vajag to savu talantu iedot mainītājiem. 25, 27 mātē rakstīts, ja, lai varētu kungs atnākt un saņemt to ar augļiem, jo daži liecina savā draudzītē tur 20 cilvēkiem mājas grupā. Tas ir labi, bet kāpēc to nevar 100 reizes, 1000 reizes pavairot? Un tāpēc mana misija tāda bija paša sākuma, es arī sarakstīju, ko es gribu sasniegt, caur kādiem mēdījiem es to darīšu. Es konkrēti uzreiz Dievu priekšā pārbaudīju savus motīvus. Vienmēr, kad mēs sākam darīt, labi ir iniciatīva, iesākt kaut ko.
Bet pie tās iniciatīvas, kas ir jāizdara, jāpārbauda motīvs, kāpēc tu to gribi. Video, laikam, lai tevi tur redz, lai tu tur esi par kaut kādu nelielu zvaigznīti, lai tu kaut kā parādies, vai tu tomēr gribi parādīt Jēzus Kristu. Un es jums liecināšu par to, ka ir mums bijuši raidījumi, ka es vienkārši nelaidu viņus gaismā. Es teicu, es reiz pēc raidījuma teicu, mēs šo te... Pēc ieraksta. Jā, pēc ieraksta. Es teicu, ka mēs viņu nemontēsim. Es atvainos, jo nebija šeit svaidījumu, nebija izgaismots Jēzus Kristus. Es tā, vienkārši mēs to darām, lai nebūtu redzama cilvēka roka, bet lai būtu redzama Dieva roka. Tā reiz saku cilvēkiem pirms, tātad es gribētu, lai tur mazāk būtu kaut kādu vārdi, bet vairāk būtu Jēzus Kristus, lai tas tiešām ir parādījis, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē. To mēs gribam parādīt cilvēkiem. Jā, faktiski jūs abi veidojat liecības. Viens rakstisks, otrs video variantā. Un tas ir ļoti labi. Un faktiski jau liecība jau ir visspēcīgākais. Esiet mani liecinieki. Es jūs sūtu kā liecinieks. Jā. Lieciniet par mani, dariet visas pasaules. Caur ko? Caur liecību. To, ko personīgā dzīvē darīs. Jā, un tāpēc ir tāda vēlme mums iet katrā mājā, jo internets šodien ļoti ir populārs. Un mans reiz tā iekšēji skar, ka tur viss kaut kas ir, bet tur maz ir sāls. Un tieši tas, ka kristīgais, tas garīgais, tas tiešām, ko cilvēku var atrast priekš sava garīgā stāvokļa, jo visas pārējais baro Dievu vārds. Un tās liecības, kas ir, viņas palīdz cilvēkiem ieraudzīt arī savu problēmu. Mums tur ir dažāda tematika, narkomānija, dzeršana, okultisms, visādas tēmas mums ir aptvērtas. Un ir konkrēti šodien mums liecības, ka ir cilvēki atgriezušies Dobeles rajonā, skatoties Solis TV. Viņš tagad ir draudzē, un vēl pēc tam vēl ģimenīte ir draudzē. Un daudz liecības cilvēki ir zvanījuši. Viņas viena sieviete zvana, ziniet, es skatījos raidījumu Divi spārni. Un es paaicināju savu dēlu, kurš pie manis bija ienācis, un es saku, pasēdi, paklaus. Viņš saka, to atkal ar savu kristietību, atkal to ar savu Dievu. Viņš saka, atnāc dēliņ, vienkārši paskaties. Un dēls apsēdās un sāka to liecību skatīties. Viņa saka, es skatos uz viņu, viņš sāka raudāt. Viņš noskatījās viņu līdz galam. Viņš nākošajā dienā atnesa maisu ar produktiem. Viņš nekad to nav darījis. Viņš atnāca, viņš man noskūpst, viņš apņēma mani. Un izrādījās, ka tai liecībā tieši ir tā, kā viņa dzīvē. Viņam arī bija sieva uz 15 gadu jaunāka. Arī viņi tur bija kaut kādu laiku kopā nodzīvojuši. Un arī viņi izšķīrās. Viņam arī problēma bija ar alkoholu un tā tālāk. Un viņi saka, tikai lūdzu, nepārtrauciet darīt šo darbu. Viņš ir ļoti efektīvs, viņš ir ļoti vajadzīgs cilvēkiem. Slava Dievam. Daudz un daudz cits. Jā. Velta, pa ko jūs rakstiet? Līdz šim mēdījā tūmā man ir laikam 2,5 rakstu. Vienā es palīdzēju pētījumu veikšanā par kristietību un finansēm. Mazliet par pētījumu. Jūsuprāt, ko viņš atspoguļo? Šais pētījums bija saistīts ar cilvēku izpratni par finansēm, konkrēti par kristiešu izpratni par finansēm, ko iesākt ar naudu, cik nepieciešama ir dalīšanās. Un man liekas, ka pētījums ir tāds labs veids, kā ieklausīties cilvēkos, nepaust tikai tādu autoru viedokli, bet saprast, kāda ir tā realitāte un kādi ir tie viedokļi. Jo dažādi, protams, kā man liekas, tie bibliskie principi jau ļoti visvairāk arī atspoguļojas, ka ir nepieciešams ziedot draudzē, ir nepieciešams dalīties, žēlsirdības darbi, un tad man liekas, tas tāds vienmēr pretrunīgākais jautājums ir par to, vai kristietis drīkst būt bagāts, jo tas tāds arī aktuāls. Drīkst. Es te jautāju, drīkst? Vienmēr atšķirās tie viedokļi. Ja nepaužot tā savu personiskā viedokli, tad tie viedokļi ir atšķirīgi. Un kāds vidējs tāds viedoklis ir? Absolūti, viss tas bija pārsteidzoši, ka tiešām mēs tā domājam sākumā tāds provocējušs jautājums, vai kristietis drīkst būt bagāts gandrīz vai tā kā ar humoru pieskaņu, vai ne? Un man šķiet kaut kā 99% arī bija atbildējuši, ka jā, drīkst. Un tad mēs vēl bijām nosacījumi. Jā, mēs bijām pilikuši tādu nosacījumu. Drīkst, ja tas nav plānots. Kad Dievs tā kā tevi apbalvojas. Ieceļ bagātnieku kārtā. Jā. Bet redz,
protams, ka te tālāk varētu būt tā tēma, ko mēs varētu turpmāk arī par labklājības teoloģiju runāt, jā, kā tas viss ir daudz dažādu virzienu, kas arī ietekmē kaut kādas saprašanas par. Kas vēl te jums ir, par ko jūs gribētu, ko jūs redzat, kas ir tas aktuālais, par ko vajadzētu rakstīt, ko cilvēkiem vajadzētu zināt? Tāds viens raksts, kas man ir projektā un plānā, ir saistīts ar manu bakalaura darbu, žurnālistikas tēmā, bet konkrēti par sociālajiem mēdījiem. Tā ir arī tēma, kas man pašai ļoti personiski tuva, un bakalaura darbu ietvaros veids pētījumu par Facebook, par cilvēku motivāciju lietojot un par šo balansu, kas vienmēr ir aktuāls par to, ko es daru sevis dēļ, kas man, piemēram, es abonēju lapu tūmā vai solis vai vienalga, ko es daru sevis dēļ, jo man interesē saturs, un ko es daru, lai es parādītu to citiem. Vai tas ir tikai veids, ka es gribu, lai citi redz, ka man tas patīk, vai tā patiešām ir motivācija, un tad arī, runājot ar cilvēkiem un diskutējot, man liekas ļoti interesanti ir atrast šīs dažādas motivācijas, kas atšķirās un kas varbūt ir raksturīgs kādiem noteiktiem vecuma posmiem, kādā sākumā mēs varbūt darām tā, kā dara draugi, tad mēs darām, lai iespēdot citus, un tad, manā konkrēti pētījumā arī vairāk atklājās tas, ka tā konkrētā pētījuma vecākā paudze, kas bija līdz laikam 40 gadiem, tad no 30 līdz 40 aptuveni tā, tad tur jau ir tāda patiesāka tā motivācija, es gribu, man vajag, tāpēc es to daru. Bet tā pirms tam ir jau vairāk tāds, ko par mani domās, un tad te arī var meklēt tos kristietības aspektus, kā es varu liecināt ar to. Interesants būtu pētījums, kristietis un Facebooks. Ja mēs atrodam šīs prizmas, tad jā. Ja mēs redzam, tur būtu ļoti interesanti, jā. Tu kā kristietis, kāpēc tu esi, kā latviski saka, ģīmju grāmatā? Tur arī ir tā mūsu ideja, ka ne tikai liecības, tas ir viens no tām svarīgajām tēmām ir liecības sadaļāmas personas, bet ir arī šie izpētes materiāli, kur mēs skatāmies tēmām, tā kā nauda vai sociālajie tīkli, lai mēs varētu arī tiešām salīdzināt, jo tomēr ir jau arī tās pieredzes arī, jāpārbauda, jāsaprot arī, tiešām tā kā jūs teicāt, ne viss, kad pasaka, jā, Dievs, manā dzīvē arī varbūt, ka ir tiešām pilnīgi cita motivācija tam, ko viņš saka, viņš vienkārši grib tikai savu asti celt citu priekšā. Kāds ir jūsu priekšstats? Es tagad jums visiem trijiem jautāju. Kāds ir jūsu tāds priekšstats? Ko kristietis meklē internetā? Labi, es saprotu, jums ir grūti atbildēt par kristiešiem. Labi, jūs kavējāties ar atbildi, tagad jūs trāpīs precīzi atbildi. Ko jūs meklējat internetā? Es personiski, pārējie vēl klusē, tad es meklēju pieredzi, meklēju to, kā citi risina konkrētas lietas. Vienalga, vai mēs runājam par kristietības pieredzi, vai arī vienkārši par ikdienišķu pieredzi, kurā mēs nevaram nodarīt, kristieši dara tā vai citādāk. Tad ir šīs citu cilvēku pieredzes, kas var palīdzēt man kaut kādos konkrētos dzīves aspektos, kas var mani iedvesmot, kas var palīdzēt man padziļināt ticību, kas var atklāt kaut kādas lietas par Dievu, ko es nepiedzīvoju, tā nepieredzu un neiepazīstu savā ikdienā, bet es redzu, ka ja tas ir kāda cilvēka domas, ja tā ir kāda cilvēka pieredze, tad varbūt ir vērts par to interesēties, un tad man liekas, tā ir tāda iespēja iegūt lielu pieredzi, kas, protams, ir lielā mērā jāšķiro, ko arī droši vien daudz dara, bet tas man galvenais punkts. Es labprāt atbildētu uz to iepriekšējo, jo tas bija ļoti, ļoti, ļoti sarežģīts jautājums, tāpēc, ka arī šis pētījums, ko mēs veicām, parādīja, ka tās intereses ir ļoti dažādas. Nav tā, ka visiem kristiešiem interesē tieši kaut kas viens. Un, tas pat ir pārsteidzoši, jo pēc mūsu datiem 17% vēlas gūt pozitīvi iedvesmojošu informāciju, kā liecības, prediķi vai viedokli. Bet tie ir 17% tikai, tas nav tā, ka vairākums. Tad 14% vēlas padziļināt savas zināšanas par to, kā dzīvot kristiešu cienīgu dzīvi, kā interpretēt Bībeli. Tas ir tas, ko es minēju, kā es redzu kristīgā radio klausītājus.
Tad 12% gūt informāciju, kas notiek citās draudzēs, kādus pasākumus varētu apmeklēt. Mums ir arī pasākumu kalendārs, kur arī mēs piedāvājam informāciju par pasākumiem, un kā mēs paši novērojuši esam, tad pārsvarā tie ir jaunieši, kuri vēlas dažādus pasākumus apmeklēt, iespējams meklē jaunus draugus, nometnes un tā, un atkal vecāku gadagājumu cilvēkiem. Varbūt tas atkal viņu dzīvē šobrīd nav aktuāli. Bet, kā es teicu, 12%. 10% vēlas uzzināt, ko noklusē komerciālajie mēdīji. Mēs arī šādu atbildes variantu iekļāvām aptaujā, paši uzskatot, ka tāpēc arī ir vajadzīgi kristīgi mediji, jo komerciālie neparāda visu to spektru, ko meklē kristieši internetā, ko kristieši meklē radio vai televīzijā. Tad 13% vēlas uzzināt, ar kādām grūtībām saskaras un kā tās pārvar citi kristieši ikdienā, darbā, ģimenē vai tam līdzīgi. Tam mums ir arī speciāli domāta sadaļa attiecības, kurā būtu nevis tikai liecības, bet kur tiešām būtu tādi padziļināti arī raksti. Ko darīt tad, kad kristietim nav tā, ka nokristījos, viss man tagad ir spoži, bet ir šīs grūtības un ko darīt šajā momentā. Un bieži vien tas varbūt ir tāds jautājums, izmisuma jautājums, ko darīt. Un tad ir labi, ka varam salikt kopā šo izmisuma jautājumu ar kādu liecību, kur cilvēks to visu pārvarējis jau un jau ir bijis jau skaistais. Man interesē, paldies. Man interesē tā sadaļa, kur cilvēki, cik bija 10%, kas interesējās par to, ko noklusē. Jā, 10,5%. Komercstacijas. 10%. Jūs teicāt, cik bija 200? 262. Tie ir 104 cilvēki no 262. Tagad, kā jūs plānojat šo faktu apmierināt, jeb vienkārši cilvēkiem interesē tās? Jūs ļoti labi zināt, ka par komercstacijām vispār nerunāsim. Tās ir komercstacijas, kas pelna naudu. Bet runāsim par sabiedriskajiem masmedijiem, runāsim par valsts mēdīju, par kuriem mēs maksājam no saviem nodokļiem, kas tiek uzturēti no mūsu nodokļiem. Ko viņi raida un ko viņi neraida. Un tad man ir jautājums, vai jūs esat jau domājuši un gatavi raidīt, jeb rakstīt par to, par ko nerunā pat valsts radio un valsts televīzija? Tas pirmais, ko es varu atbildēt, es minēšu spilgtu piemēru, kas šobrīd topā Facebookā ceļo, ir tāds video ar modri žurnāliem, kur vīrietis plēš visus lapus ārā, kur ir reklāma. Ja? Beigās, kā jums šķiet, kas tur palika pāri, bija tikai vāks. Viss pārējais bija reklāmas un lūdzu, un tad parādījāt, mīļās sievietes, jūs pērkat reklāmas bukletu. Un varētu nebūt tā kā adekvāti salīdzināt, ka sabiedriskais mēdījis ir tāds pats kā komerciālais, tāpēc, ka viņi nav. Tur ir cita tā tēma, ka tas nav. Bet sabiedriskais mēdījis arī nerunā par to, ko vajadzētu runāt. Tur ir atkal tā atbilde tāda, ka tomēr mēdīju saturu veido arī cilvēki, lai cik mēs gribētu būt objektīvi, tomēr velta piekritīs studējot arī žurnālistiku. Visur tomēr ir svarīga arī tā tava personīgā pārliecība, tas veids, kā tu skaties to informāciju, kā tu to interpretē, kā tu to saproti. Un es zinu arī sabiedriskajā televīzijā žurnālistus kristiešus, kuri es pilnīgi varu apgalvot, ka tas sižets, ko viņš uzveido par kādu tēmu, atšķirsies no tā, ko atkal kāds pārliecināts ateists veidos. Bet labi, tas mans jautājums, vai jūs esat gatavi par tādām lietām runāt? Mēs noteikti par to runāsim, bet... Kāpēc?
piebilde ir tā, ka mēs darbojamies no 9. jūlija, un mēs gatavojamies, skatāmies, vērtējam, kas notiek, ko vēl tā piesardzīgi tādā ziņā. Kāpēc piesardzīgi? Piesardzīgi tādā ziņā, lai būtu šī daudzpusība. Bet jums taču nav ne sponsori, ne jau tādā ziņā. Ne jau tādā ziņā. Mums tieši tas, ko es sākumā minēju par to piemēru, par to, ka mums nav reklāma, tā ir brīnišķīga priekšrocība, ka mēs varam būt tiešām neatkarīgs mēdījis. Bet kur tā piesardzība ir jāievēro? Piesardzība. Ja jūs redzat, ka ir jārunā par kādu tēmu, piemēram, par Stambulas konvenciju. Mums, starp citu, tieši to raksts par šo tēmu un varēsiet tuvākajās dienās par to tikai par piemēru, bet tas, kas ir aktuāls. Es atbildēšu, cilvēks, kurš piekrīt rakstīt par Stambulas konvenciju, piekrīt to darīt jau pirms 2 mēnešiem. Bet kāpēc ir piesardzība? Tāpēc, ka šī raksta autora, viņa visu šo laiku rūpīgi tiešām lasa visu, kas ir par šo tēmu, lai tas tiešām būtu pamatoti, pārbaudīti, lai tas nav tā, ka mēs tagad bliešam uzreiz pirmo, kas ienāk prātā, bet mēs vēlamies kvalitatīvi to pasniegt un pārdomāti, jo šīs tēmas noteikti arī būs, mums nebūs tabū tēmas. Jā, lūdzu, Andri, kāds tavs priekšstats, ko meklē internetā vispār? Man grūti teikt par cilvēkiem. Es domāju, ka meklē tagad īsos raidījumus. Īpaši tagad lielākā daļa viņiem laika nav, viņiem vajag līdz kaut kādām 5 minūtēm, man tā liekas. Tas ir mans viedoklis. Un laikam kaut kādus lifehack, kaut kādus tādus dzīves, kaut kādus notikumus, kaut ko tādu izklaidējuši. Es tā domāju, ne pārāk kaut ko tādu, kas varētu, varbūt tevi garīgi attīstīt vairāk tā kā kaut kādu fanu, kaut kā tādu izklaidi. Man šķiet, ka tā. Personiski ko es meklēju, es reti meklēju kaut ko. Tur esmu reti. Bet ja es slēdzu kaut kādas svētrunas, kuras, es zinu tos sludinātājs, kuri runā Dievu vārdu, kuri, varētu mani stiprināt, ka es tur kaut ko daru tādā fonā, es arī klausos Dievu vārdu tādā veidā. Protams, Solis TV slēdz, skatos, kā raidījumi, kā skatītāji un tā tālāk. Ierakstot Googlē vārdu Jēzus, jau pirmajā lapā parādās gan mormoņi, gan Jehovas liecinieki, gan islams. Tas rada iespaidu, ka neticīgam cilvēkam nemaz nav tā viegli uzreiz saprast un atrast patieso ceļu. Fakts. Tātad, ko jūs domājat par šo faktu? Ir kaut kas jālabo, jeb kaut kas pie kā ir jāpiestrādā? Es vēlos papildināt, ka tas, kā es to redzu, viena lieta ir šis Googles, bet ir vēl viena ļoti svarīgs veids mūsdienās, kā arī cilvēki atrod informāciju. Tas ir caur viedokļu līderiem. Un, vai tie ir kristieši, vai tie ir Jehovas liecinieki, vai tie ir vienalga. Katram mūsdienās ir tādi kādi viedokļu līderi, un bieži vien tie sociālajos tīklos, kam viņi seko. Un tad ir tā, ka atkarībā no tā, ko šis līderis būs ieteicis lasīt, vai kādu grāmatu, vai kādu pasākumu apmeklēt, vai ja viņš kādreiz bija ateists, pēkšņi viņš pasludina, ka viņš ir kristietis, tam ir tik liela nozīme. Un tādā ziņā sociālajā tīkli ir arī tāds fenomens, ka jebkuram kristietim tā ir ļoti liela drosme, to noteikti velta piekritīs. Tāpēc arī tie jaunieši, kas viņai bija aptaujāti, viņi to arī redzēja, ka viņi vēl baidās, ko citi par mani domās, jo viņiem nav taču tā, ka visi draugi ir kristieši. Un līdz ar to tas ir arī tas veids, kā arī par kristietību uzzina arī tie, kas nav kristieši. Viņš nekad mūžā varbūt neies caur Google meklēt Jēzu, bet lūk, šis ir vēl tas otrs svarīgais veids, kā viņš par to var uzzināt.
Bet, ja mēs atgriežamies pie tās Google tematikas, tad es varbūt tā racionāli pieiešu tam, man liekas, tas ir labs stimuls arī kristiešiem, kas konkrētiem arī kristietības novirzieniem var arī apzināties un domāt par kvalitāti, jo mūsdienās ir jāsako līdzi un ir šīs pieejas, kas tev palīdz būt vienam no pirmajiem, kas izlec laukā, ierakstot Googlē to pašu vārdu savienojumu Jēzus Kristus. Un, man liekas, tas arī tāds atgādinājums nekavēties un nenokavēt to brīdi, kad mēs varam izmantot sociālās medijas, kad mēs varam izmantot interneta piedāvātās funkcijas, kas ir tiešām bezgalība un kas pieprasa to mācīšanās procesu, bet tas ir ļoti aktuāli, jo tas ir noteikti viens no veidiem, kā cilvēki tuvākajā nākotnē meklēs to informāciju. Jūs esat jauns cilvēks, un jūs noteikti ap jums arī ir jaunieši. Cik apmēram stundas dienā jaunieši pavada internetā? Man liekas, tas tagad agrāk bija vieglāk definējams nekā tagad, jo tagad ir mobilē telefoni, tagad ir planšets, un nav vairs tā, ka tu esi internetā, tad, kad tu pēc brīvas gribas ieja internetā, tev ir telefons, un tev pienāk visu laiku atgādinājumi. Tev pienāk Facebook draudzības uzaicinājumi, vai kāds ir tavs draugs kaut ko nošērojis, un vairs nav tā, ka tu esi internetā, tad, kad tu pats to izlem. Līdz ar to vairs nevaram īsti runāt par tādu laiku, bet arī, man liekas, ir vairāk pētījumu, kas liecina par to, ka mēs patiesībā esam visu laiku, kad esam nomodā, mēs savā ziņā esam internetā vai vismaz piesaistīti internetam, jo, ja vien mēs to neuzstādām, ka mēs tā negribam, tad tas viss nāk pats pie mums. Bet jūsuprāt, tas ir normāli? Tas tāds ir ļoti, man liekas, filozofisks jautājums un tāds plaši ņemams. Tam ir savi mīnusi, ja mēs runājam par veselību noteikti, ka ir daudz pētījumu, kas gan arī nav viennozīmīgi par to, kā tie visi starojumi var ietekmēt, kā tas var ietekmēt redzi, stāju un tā tālāk, bet ja mēs runājam par to informāciju, protams, ka viņas ir pārāk daudz cilvēku paši atzīst, ka tajā pašā Facebookā viņi saņem pārāk daudz informācijas un nespēja vairs to visu filtrēt. Jo tā šārēšana, jeb kā jūs sakat, latviski būtu dalīšanās. Jā. Es neesmu iekšā, tur nevienā. Un es arī laikam neiešu nevienā iekšā. Jo tas, ko tad man piedāvā, un kur man kaut vai jāiemet acis, izlasot virsrakstu, kas man pieņemsim tur dažas sekundes, un tad nākošais atkal ar dažām sekundēm, un tad tur atkal vēl. Piedodiet man, rosols vistīrākais. Jā. Un tajā rosolā dzīvot, man liekas, ka, piedodiet, ka tas ir mans uzskats, tas cilvēks, kas nepārtraukti, jūs precīzi pateicāt šodien, faktiski nepārtraukti tu pieslēgts. Es redzu, kad es satieku kādu jaunu cilvēku. Piedošana, drīkst paņemt jūs mobilā. Es viņam pasaku labdien, labdien. Un tas īkšķis strādā uz visām pusēm. Pagaid, kur ir acu kontakts? Kur ir, kad tu tagad aizmirsti šito te, man gribētos viņam izraut ārā un iemest Daugavā. Protams, man par to varētu tiesāt vardarbību un vēl nezinu kas. Bet pagaid, kur ir tās mūsu attiecības pārvēršās viss caur portāliem, caur internetu, caur tā ir traģēdija, mīļie. Un ziniet, kur es saskatu vislielāko traģēdiju? Ka portāli un, sauksim, portāli, jeb masmediji, jeb vienalga, paliek ar no vienas puses vispusīgāk. Par visu, ko runā, par visu, ko ir zinoši, visās jomās ir savi speciālisti, visās jomās ir savi eksperti. Tas ir tas precīzais vārds, eksperts. Patiesībā, mīļie draugi, haoss un rosols. Un tas, kas tajā portālā tagad sēž, jeb lasa 1, 2, 3, 4, jeb to pašu ģīmju grāmatu, jeb sejas grāmatu, jeb vēl visus, ko pārējo, ko piedāvā to rosolu, viņš taču nespēja atšifrēt. Es uzskatu, ka tā ir traģēdija nežēlīga, jo drīz mums būs paudze tāda, kas
pati nespēja pieņemt lēmumus. Pareizi, kā jūs sacījāt, kā jūs viņus nosaucāt, kas ir tie paudēji? Viedokļu līderi. Jā, viedokļu līderi. Un tajā jomā ir viens viedokļu līderis, tajā jomā otrs viedokļu līderis, trešajā jomā tas. Pēkšņi mēs, ziniet, kas notiek? Fakts ir. Brīnišķīgi visu laiku viņš turēja savu, es nosaukšu, biblisko līniju. Pēkšņi es skatos, mans viedokļu līderis, man, paldies Dievam, nav neviens viedokļu līderis. Es nevienam nesakoju, man arī neviens nesako. Starp citu, paldies liels, ka Kristīgais radio tomēr ir uztaisījis šogad Facebook lapu. Un tur ir diezgan daudz sekotāji. Tā, ziniet, kas es jums pateikšu, kas ir, viņa tur kaut kāda pusmirus bija, kas viens ar savu iniciatīvu bija atvērs. Un tā viņi tur stāvēja. Bet, labi, tas tagad ir tā kā uzraksts, ka ir oficiāli. Jā, tagad ir oficiāli. Tagad, labi. Nē, bet es runāju tagad par sevi personīgi. Jā, es neiekšā. Un saprotiet, kas notiek. Tas viens līderis pēkšņi mainās laiki, mainās iekārtas, mainās ķēniņi. Es tēlaini runāju. Un izrādās viņam arī viedoklis mainās. Un izrādās diezgan krasi mainās no bibliskā, tur, kur viņš ir visu laiku turējis, un es esmu arī piekritis, un mēs turamies kopā, pēkšņi uzreiz aiziet opā. Kāpēc es dodu to pa piemēru? Tikai tāpēc, ka vai nav jāsāk domāt par ļoti šauriem masu medijiem, jeb par šaurā ceļa medijiem, kas ir vienīgi un tikai runā par to, kas ir dievvvārds, jeb kas ir grēks, kas ir grēka piedošana, kas ir svētīga dzīve, kaut vai tie kalns vētrunas svētību apsolījumi. Svētīgs tas, kas ir nabags, svētīgs tas, kas svētīgi nabagie, jeb nevis tas, kas ir nabags, svētīgi nabagie, garā nabagie. Un tas ir ļoti šaurs. Es nezinu, cik tur būtu tie sekotāji, bet šodien tas ir ļoti, ļoti aktuāli. Lūdzu, saprotiet pareizi. Es starp citu, man ir tieši tāds līdzīgs jautājums, arī bija iekļauts arī šai pētījumā par to, ko cilvēki meklē internetā saistībā ar kristietību. Tur bija tādi atbilžu varianti. Vai tu vērtē galvenais raksta autoru, vai arī tu galvenokārt vērtē raksta varoni, kas būtu tā kā intervētais cilvēks, vai arī tu skaties atbilstoši tēmai, vai tas tev ir personīgi. Un kāds rezultāts? Tā, man tagad jāmeklē, kur tu bija tie procenti, bet, ja nemaldos, bija ļoti līdzīgi, ka, neteiksim, ka kaut kas ļoti dominēja. Un bija gan iespēja arī atbildēt vairāk, tā kā uzklikšķināt, ka es vērtēju gan to, jo tās jau visas trīs visticamāk tā arī ir jādara, ka mums ir jāvērtē gan autors, gan ir tas, kurš to informāciju saka, gan arī tā pati tēma, ko tad viņš īsti saka. Tā. Bet ir viena daļa, ka tādā ziņā tas ir risks, ja ir viena daļa, kas tiešām akli seko tikai līderiem, un tas ir tas, ko es pilnīgi noteikti negribu. Man biedēja tas, ja tagad arī uz mani skatītos, ka, tagad ko Aija pateica, tagad ir jāiet uz tiem pasākumiem, vai uz tiem nebūs. Jā, bet ņemat vērā to, ka uz jums skatīsies. Protams, ka es saprotu atbildību, ka vienai daļai tieši tā tas arī ir un tā tas būs. Un tādā ziņā man arī iedrošina tas, kā arī jūs teicāt, man iedrošina tas, ka man ir šis aicinājums bijis, tas pamudinājums jau sen, un arī apstiprinājums dažādos veidos, ka tas ir jādara, un ir milzīgs prieks, ka arī nāk pulkā arī citi lai neizveidos kaut kāds personības kults, bet ka mēs visi esam kopā. Vēl te lūdzu, ko es gribēju teikt. Jā, tas, par ko es gribēju
bija vairākas domas, bet jā, par šiem viedokļu līderiem, man liekas, ir būtiski, uz ko arī īstenībā sabiedrība kopumā iet, par šo kritisko domāšanu, kas tevi māca nevis klausīties, vienkārši tāpēc, ka kāds to saka, tāpēc es tā domāju, bet tu mācies apgūt šos principus, kas ir patiesības un kam es pats ticu. Un tad katra autora, tā skaitā cilvēks, kam es esmu ļoti ilgstoši uzticējies un kas varbūt man ir ilgstoši bijis viedokļu līderis, ka es esmu gatavs, ka arī viņš kādā brīdī vairs nerunās, vai viņš pats nomainīs savus uzskats, vai mainās mani uzskatu, vai es eju dziļāk. Jūs esat gatavi? Vai es esmu gatavi, ka viņš nomainīs jūsu līderis? Man nav tāda viena konkrēta, lai es varētu teikt tā abstrakti pateikt, bet es domāju, jā, es jūtu, ir cilvēki, ka es esmu respektējis kaut kādā konkrētā jautājumā, un es jūtu, ka, manuprāt, viņi runāja atšķirīgi nekā runāja agrāk, un līdz ar to es vairs neraugos uz viņiem kā autoritāti. Man liekas, tas ir tas, kas ir jāmāc katram sabiedrības cilvēkam, un es domāju, ka šī paļaušanās uz viedokļu līderiem, viņa jau nāk no iepriekšējiem laikiem, tad, kad bija tādi, un tad, kad viens konkrēts, kas arī tad varēja nodiktēt vai teikt, kā ir jābūt. Bet tagad, kad mēs ieejam vidē, kur ir ļoti daudz šo viedokļu, tad arī ir daudz svarīgāk, ka mēs mācamies un atpazīstam. Man iepriecina jūsu, tas, ko jūs tagad sakat. Ļoti iepriecina. Ir tīpaši tāpēc, ka es zinu, jūs nākat no katoļu baznīcas. Šāda domāšana ir brīnišķīga. Es domāju, ka tas ir tas, uz ko mēs katrs varam iet arī, lai tā būtu, protams. Tas ir vajadzīgs. Bet te ir nākošais. Lai jūs saprastu, vai mans viedokļu līderis runā pareizi vai nepareizi, jums pašai ir jābūt viedoklim. Tieši tā. Bet, tad tas ir tāda miedarbība. Lai man veidotos savs viedoklis, es klausos citu viedokļos, un nevienmēr tas uzreiz, ja mēs runāsim, ka ir mēdījis, kas ir uzreiz iet tikai šo šauro ceļu, tad kā cilvēks no malas varēs tam piekļūt, jo iespējams cilvēkiem ir jāveic daudz mazi solīši, lai viņi spētu pieņemt to, kas ir tā pamatpatiesība. Un ir tā kā saklie ūdeņi, varbūt tās, kuriem mums ir jāiziet cauri, lai mēs varētu iet tajā dziļumā. Man liekas, ka tas ir būtiski, un tad ir šis solis, kas sākas ar interesi, kas sākas par interesi par dzīvesveidu, un kas nes tālāk to vēsti. Jā. Ko tu domā, Andri? Šaurā ceļa mēdījis. Jāstāv, pirmkārt ir mums, kas esam kristieši vai vienalga, jūs esat vadītāji. Pirmais, kas ir jābūt, tev vajag būt pašam Dievu vārdā. Katram kristietim, Pāvils par to ļoti stipri dega, ka viņš dzēja, ka Korintā sāku turēties pie Kēfas, pie Apolo, pie Pāvila, un viņš redzēja to bīstamību, ka cilvēks sāk būvēt nevis uz Kristus, bet uz cilvēka, un pienāks tāds brīdis, pat Pāvils saka, ja es vai eņģelis nāk un sludina kaut ko citu, tad lāc par to, tāpēc viņš arī izdalīja, un Dievvārds izdala, ka mēs lasām apostļu darbu grāmatā 16. nodaļā, ka berojieši bija saprātīgāki par tesaloniķiešiem, jo viņi atnāca Pāvils un sludināja, bet viņa Pāvils ir labs, viņš ir ļoti populārs, viņš ir, caur viņu pat ļaunie gari dziedināšanas notiek labi, ļaunie gari dziedināšanas zīmes notiek, bet viņi tik un tā skatījās rakstos, vai tas tā ir, kā Pāvils runā, vai tas sapas ar Dievu vārdu, un šodien runājot par to, jaunieši mobilajā planšetos, un viņi, ja viņš nebūs Dievu vārdā, tas viss tik un tā cilvēku iztukšo. Tas ir tas, par ko es runāju, ka ir tā bīstamība. Jo šodien ļoti paļaujās uz viedokļu līderiem un neseko līdzi, kas ir tālu, nav imunitāte. Rakstīts 1. Pētera 2.1.2, ka mēs kā pat labāk piedzimuši bērni karojot pēc šī te tīrā piena, kas ir mātes pienā. Tur ir visi vitamīni, kas ir vajadzīgi, un tad, kas ir bērnam, viņam ir stipra imunitāte. Un tad rakstīts 5. ebrejiem nodaļā 14. pantā, ka briedušiem kristiešiem būs prāti vingrināti atšķirt labo no ļauna. Kad mēs esam, kad mēs ēdam cietu barību, ka mēs stāvam uz Dievu vārdu, un arī 1. psalms saka, svētīgs tas cilvēks, kas neseko bez Dievu padomu, nec staigā grēcinieka ceļus, nec arī sēž paļātāja pulkā, bet kam prāts saistās pie tā kunga baukšiem, nevis pie tā, kas tur pēdējā tagad informācija ienāca, ko tur pateica tas, bet pie tā kunga, man autoritāte ir kungs, un viņa baus, kā 119. psalmā rakstīts, ka esmu redzējis pilnību visādā lietā, bet tavs balss, viņš ir ļoti
viņš ir ļoti plats, viņš ļoti dziļš. Ja, kā krievis saka, ja видел предел всякого совершенства, но заповедь твоя безмерно обширна. Tāpēc es varu par vienu raksturvietu domāt, viņa dziļa, viņa plata, tur ir tik daudz, par ko domāt, tā ir barība visai dienai. Un tāpēc tad tu būsi svētīgs, ka tu dienām un naktīm domās par viņu bauslību, ka tu naktī pat pamosties un tev kaut kāda raksturvieta runā. Es gribu pateikt, tas priekš manis ir saldākais laiks, un es redzu savu garīgo stāvokli. Ja es pieceļos naktu un es domāju par kaut kādām zemišķām lietām, tas nozīmē, esmu kaut kur nozūdījies. Bet ja es pamostos un man runā Dievs caur raksturvietu, viņš man atklāja kaut kādu tēmu, es saprotu, esmu savienots ar to kungu. Un tas ir visbrīnišķīgākais laiks manā dzīvē, par kur es visvairāk kāru. Un tad ir svētīgs, tad līdznāms kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augus nes pareizā laikā, kam lapas nesavīs, viņš zaļo, visu, ko viņš dara, tam labi izdodās, strādā kārtīgi, ģimenei kārtīgs, skolā, viss kārtībā. Un no tas ir mūsu svētības avots. To esmu pārbaudījis. Esmu bijis 18 gadu vecumā lasīt Dievu vārdu jau 25, 30, 35. Caur visiem šiem vecumiem es izgāju, un es gribu pateikt, ka Dievu vārds viņš der priekš visiem vecumiem, priekš jebkuru cilvēku. Drīz es pastāstīšu, kas ir tās bažas arī, kas izriet no šī arī pētījumas, atgriezīšos atkal pie saviem datiem. Es to esmu pirmajā teikumā noformulējusi, kas ir tā kā vairākums, kas ir tie, kas meklē informāciju par Kristu, bet apgriežot tagad to visu otrādi, tad tās ir tās bažas par šiem cilvēkiem pretēji, jo, lūk, galvenokārt sievietes ir tās, kuras interesējas. Tā tad, divreiz vairāk sievietes. Kas notiek ar vīriešiem, kas notiek ar puišiem. Bet cik statistika Latvijā ir? Nav viens pret vienu iespējams, ka tas ir viens izskaidrojums. Sievietes ir vairāk Latvijā. Te pašā laikā ir ik pa laikam runā par to, ka baznīcas ir pilnas tieši ar sievietēm. Tas ir jautājums, kas būtu droši vien atkal jāpēt. Es nevaru tagad es par to nevaru balstīties uz datiem. Es piekrītu, noteikti vajag to pētīt. Bet, lūk, šāda pētījuma atkal liek uzdot vēl daudz citus jautājumus. Vēl kas ir pārsvarā, ir no pilsētām. Lielākā daļa bija no Rīgas, gandrīz tikpat kā nebija no lauku teritorijas. Pirmkārt, internets. No otras puses vēl, varbūt, ka tur ir sakarība arī ar to, ka bija tikpat kā neviens nebija ar tāds, kas strādā fizisku darbu. Un tas ir atkal man vēl viens jautājums, kāpēc ir tā, ka pārsvarā par kristietību interesējas tie, kas strādā garīgu un intelektuālu darbu, un, lai gan mums tā respondenta atlase bija pēc iespējas plaši visdažādākie cilvēki, mēs tur nemeklējām tikai izglītotos vai kaut kādās noteiktās jomās, bet tur būtu atkal vesels pētījums, kas notiek laukos, kas notiek, vai cilvēkiem nav laika, vai arī baznīca tur nav, vai kas, Jā, paldies jums, mums laiks ir ļoti aizsteidzies, un mums jānoslēdz mūsu raidījums. Man prieks par to, kad ir internetā jauni portāli, masmediji, par to, kad ir liecības, raksti, video, fantastiski, lai Dievs dod spēku, gudrību, finanses, visu, un pagarina vēl žēlastības laiku Latvijā, ka mēs šo darbu varam turpināt. Es tikai par to priecāju, par katru portālu. Un tas mans novērojums ir, lai Dievs jūs pasarga, ka jūs aiziet plašumā. Jā, šobrīd kāds klausīsies un teiks, ko Talberga runā, vajadzīgs iet plašumā. Nē, ko es domāju vārdā plašumā? Kad mēs, kristīgie mēdīji, arī tā skaitā kristīgais radio, ka mēs aizejam, viedoklis tāds ir labs, šāds viedoklis arī ir labs. Tur tas svin tā, tas ir labi, tas svin šitā, tas arī ir labi. Tas tur pielūdz tā, tas ir labi, tas pielūdz to, tas arī ir labi. Ziniet, tad labāk, steidzīgi šādu portālu vērts ciet, jo tas ved uz bezdibeni. Lai Dievs pasarga. Es ticu to, ka
Jums tas kungs ir atklājis, jūs ir stiprinājis, jūs ir iedrošinājis, un viņš palīdzēs arī to darbu līdz galam paveikt. To es lūdzu par sevi arī. Es to ļoti lūdzu, lai tas kungs palīdz līdz galam palikt uz šaurā ceļa. Lai Dievs jūs visus bagātīgi svētī. Un pilnīgi piekrīt, tur būtu entās aptaujas un entie varianti, un ko izpētīt, un visu ko. Bet, ziniet, ir tikai viena atbilde. Kristus krusts. Grēku nožēla. Atgriešanās pie Kristus. Atbilde ir Kristus. Uz visiem jautājumiem. Vai viņš dzīvo laukos, vai viņš smagi strādā, vai viņš ar sūddakšu cilājās, vai viņš tur intelektuāls pie kompjūtera vienā. Visiem ir vajadzīgs Kristus. Un tas ir laikam tas centrālais, kas mums ir jāpasludina. Un paldies, ka jūs to darat. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Arī jūs, cienījamie radioklausītāji, noteikti, kam ir iespējams, dodaties uz portālu tuvuma.lv. Pareizi pateicu, jā. Un solistv.lv. Jā, solistv.lv. Lai Dievs svētī visus. Lai Dievs jūs svētī bagātīgi un tiksimies pēc nedēļas, ja tas kungs mums to atļaus. Visu labu.